jūs iespējams nojaušat, mēs esam nonākuši līdz kopdziesmu sadaļai. Manuprāt, lai arī cik daudz mēs darītu nodarbībās, tomēr, kamēr mēs nesanākam kopā, necenšamies kaut ko uzrakstīt un nebraucam uz ierakstu studiju pacīnīties ar sevi tur, to reālās dzīves mūziķa pieredzi nav iespējams gūt tā līdz galam. Un runājot par mūzikas rakstīšanu, mums šovakar Azotē ir viens pārsteigums. Viņš jau te vairs laikam nav pārsteigums. Vēlos aicināt uz skatuves dziedātāju komponistu, man ģimenes draugu Feliksu Ķiģeli. Čau visiem! Ko lai Linda pasaka? Forši ir sadarboties un darīt kaut ko kopā ar tavu studiju. Es uzskatu, ka tā ir Latvijas labākā vokālā studija, kur bērni var mācīties. Es zinu, ka uzrakstot kādu dziesmu, ka viņi vienkārši nepazudīs, jo dzirdot tavas meitenes jauno izlaidumu ir baigi labi. Mēs te pagājušā Ziemassvētkos šo to kopā izdarījām. Kad ziedošā puķe vairs neatplauks, ir vajadzīgs kāds, kurš visus glābs, kad visiem pēc siltumā slāps. Saltajā ziemā sniegpārslas krīt, un tu esi mierā ar visu, kas būs rīt, ar visu, kas būs rīt. Redzu tevi ziemā, bet nespēju tevi saskatīt, kas liekas, kā sapnī, dvēseli augstums nespēj piepildīt. Sniegpārslas krīt, un tu esi mierā ar visu, kas būs rīt. Saltajā ziemā sniegpārslas krīt, un tu esi mierā ar visu, kas būs rīt. Bravo! Paldies! Paldies tev, Feliks!